Sveicināti visiem, kas klausās šo podcastu Raidījums. Šī jau tāda, vai ne? Jau kura jau epizode, pasties? Neviens jau vairs neatcerās, neviens neskaita līdzi. Nu, es teiktu, ka mēs jau esam profesionāls podcasteris. Raidierakstieris. Tiem, kas klausās, šis ir podcasts, jeb raidieraksts Raidījums. Mani sauc Elīna Geida. Mani sauc Anastasija Laizāne. Jā, un te mēs runājam par dažādām tēmām, kas ir tuvas un interesē cilvēkiem no LGBT plus kopienas, vai arī cilvēkiem vispār, kuriem rūps, kas notiek sabiedrībā. Kā mums visiem kļūt labākiem un kā izprast cilvēktiesību jautājumiem. Jā. Un ja jūs domājat, kā tad tā, tad šis podcasts Raidījums ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. #SIF-NVO fonds. Paldies Latvijas budžeta līdzekļiem. Bet kā vienmēr mēs neesam vienas pašas, un pie mums šoreiz ir gudrs vietas cilvēks, kur tu raksti Google, ko tu gribi, visur viņš ir eksperts. Pilnīgi absolūti visur. Un arī viss ir tā ļoti formāli. Ļoti formāli. Jā, bet ja satiek dzīvē, tad liekas tā kā, varētu iet padejot kaut kur. Tāds jautrs cilvēks pēc dabas, bet nopietnas, ja iegūglē. Un tas ir Edgars Pastars, zvērināts advokāts. Čau. Paldies, ka tu atnāci. Paldies, ka aicināji. Cilvēkam, kā man, es nezinu, kā Anastasija, varbūt viņa zina, kāda ir atšķirības, tad vienkārši jurists, tad ir advokāts, un tad ir zvērināts advokāts. Es nezinu, kāda. Man visu laiku kāds skaidro, bet tas vienmēr ir pēc pāris kādā tusiņā, un tad es aizmirstu. Mēs neesam zvērīgi, mēs esam jauki. Tas ir pirmkārt. Jā. Otrakārt, jurists ir cilvēks, kam ir izglītība, bet neobligāti viņam ir formāli apliecināts status, ka viņš darīt kaut kādas specifiskas lietas. Kā kursiki? Ja kursiki ar baigiem eksāmeniem, un tu vari darīt lietas, kuras parasti jurists nevar darīt, piemēram, ka tu esi specifiski uzraudzīts, tev ir papildus tiesības. Piemēram, tu vari iet cietumā pie klienta. Juristam nav tik vienkārši doties iekšā. Tu vari noteiktās vietās, tev ir tiesības darīt kaut ko vairāk nekā vienkārši. Tas kā jurists plus. Tā kā ir kaut kāds tur, es nezinu, TET plus vai iPhones tur kaut kāds pro, tad tas ir tā kā pro versija juristam. Ja. Un advokāts parasti tiek mēdz, tas varbūt nav tāds juridisks termins, bet bieži vien zvērnētiem advokātiem ir arī palīgi. Un tad mēs bieži vien palīgi un advokāti kopā mēdzam kādreiz, kad advokāts vienkārši. Jā. Bet principā, jā, tas ir tā kā pro versija no jurista. Ok, bet advokāts un zvērināts, var būt advokāts, bet bez zvērināšanas. Palīgs tikai. Tad palīgs. Jā, viņam tā kā tā sadzīves, ka mēs saukt par advokātu. Un tad tev ir jāiet un jāzvēr kaut kas. Jāzvēras, jānodot pēc eksāmeniem. Jā. Tur ir augstākās tiesas priekšsēdētājiem, jāzvēras, kas jānolasa, un tad tu kļūsti par tiesu profesijai piederīgu personu. Tiesām piederīga persona. Respektīvi, tu dod to zvērstu tiesai vai tiesu sistēmai? Jā, tiesu sistēmai. Tāpēc augstākās tiesas priekšsēdētājs, kas arī pārstāv šo tiesu sistēmu, viņi dod zvērstu, un tev ir papildus atbildība, ētikas prasības, noteikumi. Un klienti var būt drošāki, saņemot pakalpojumus no personām, kuras ir zvērinātas. Savukārt, tās, kuras nav zvērinātas, viņas ir vienkārši cilvēki, bet mēs esam forši cilvēki. Man pēkšņi sāka interesēt ļoti jocīgas detaļas, piemēram, tev jāliek roka, tad, kad tu zvēri uz kaut kā Nē, nekas tur nekur roka nav jāliek. Jā. Tur ir rokas, kur tev pašam ērtāk, galvenais nekā betās. Jā, ļoti arī nav jātur. Nē, tur vienkārši nav tā kā filmās. Kaut vai to tekstu, vai ja tu nezini no galvas, protams. Tu zināji? Ļoti interesanti bija starp citu runājot. Es lieku papīru priekšā, lasi, es apstāstu to papīru klubu, bet tur ir kļūda. Viņi no galvas zināja labāk nekā bija viena neliela kaut kāda tehniska kopējot, kaut kas tur bija sanācis vai drukāts. Tu teici stop? Nē, es izdarīju visu pareizi. Tu izdarīji visu pareizi. Bet tā gadās mums bija, ka labāk, tomēr tu beigās saproti, ka tu esi iemācījies, ka tu vari atrast tekstā niāns. Vai ne? Pasties, ļoti labi. Tā īsti teicamnieks cilvēks. Nē. Nē, bet tu esi tiešām, man liekas, eksperts ļoti daudz dažādās jomās. Es tur gan ar kolēģu palīdzību mēs mēģinājām, ko tik tu neesi darījis. Tu esi, man arī teica vienkārši, es nezinu, varbūt sarunu valodā satversmes eksperts, tu visu zini par satversmi. Tu esi bijis prezidenta likumdošanas un juridiskais padomnieks. Tu esi, bet laikam tagad tu visvairāk par Saimā es biju ilgstoši kā juridiskais padomnieks.
Es arī karjeru kaut kādi 20 pāri gadu, tad, protams, ka te jau paspēja. Mēs jau visi sākām 2000 gadu sākumā ļoti agri. 21 gada vecumā, tad jau tu vari paspēt visu kaut ko padarīt, vai ne? Jā. Bērnība nolaupa, un tad jau karjera vien paliek. Jā, un tas ir skumji palika. Bet, varbūt priecīgi. Tu izties tāds īstenībā vēl joprojām tāds entuziastisks pa dzīvi. Jā. Bet tā nav, protams, tu esi bijis ļoti, tas, par ko mēs šodien runāsim. Jā, tad man liekas, var arī skatīties uz to džemperi, tiem, kam tie, kas skatās video šobrīd, tur ir konteksts. Man tad ir vairāk. Vai ne? Un jā, kāds tad ir tas konteksts tavā profesionālajā dzīvē un dzīvē ar to, ar ko tad mēs darbojamies? Jā, un mēs tātad šodien tieši runāsim par tātad, kā tu biji klātesošs un esi daudz piedalījies gan dzīvesbiedru kustībā, gan vispār visādās dažādās, pat interesanti, tagad tā ir pakotne, kas ir pieņemta pagājušajā gada 1. jūlijā sākās, bet ir bijuši daudz dažādi likuma projekti. Man tagad visu laiku bail pateikt kaut kādu vārdu nepareizi, jo man blakus sēž zvērnāts advokāts. Mēs palīdzam, mēs nevienam neapsūdzam. Jā, tagad pārbaudu, vai jūs esat ļauni vai neesat ļauni. Jā, bet tu esi bijis klātesošs un diezgan daudz piedalījies tajā visā. Vai tu vari nedaudz pastāstīt? Kā tu tā vēsture ir gana gara, un tās pirmās diskusijas jau bija gadu 10 pat atpakaļ, kā vajadzētu organizēt kaut kādu veidu tiesisko savienību, kura būtu pastāvētu varbūt paralēli laulībai vai pakāpja zemāk laulībai. Tur jau dažiem bija dažādas domas. Apzinoties, ka politiskajā vidē ir zināmas robežas, kam politiķi ir gatavi piekrist. Jā. Līdz ar to tas nav stāsts par to, par ko varbūt es vai kāds cits gribētu ideālu modeli izveidot, bet to, ko ir iespējams izveidot, nevis tikai sapņot par kaut ko, vai ne? Jā. Un tad arī atceries, pirmais bija tāds, tas saucamais, tur bija daudz variantu gadu garumā, bet es visiem ņem cauri neiešu. Es neesmu vēstures fakultātes absolvents. Bet... Beigās varēs vienkārši pateikt uz beigām, kurš bija tos mīļākais. Jā, un tad ir tas, bija šis civilo savienība likums, kas orientējās uz to, ka risināt mantiskās attiecības ar divām personām, ļaut viņām būt kopā un risināt kaut kādas mantiskās lietas. Kurš tika noraidīts, kā jūs zinat, toreiz, un gatavojot un domājot, ko tad mēs varam likt vietā, un cik daudz variantus tu uzģenerēsi, vai ne, jo viss tā kā nepatīk. Vai mēs varam saukt arī kaut kādus gadus, jo mēs arī pirmīt... Man jau gadi sāk, manā dzīvē jau gadi sāk, jo, es domāju, tas bija kaut kāds 21. varētu būt. Šim jā, bet mums arī kolēģi teica, ka pats pirmais bija vispār 99. gadā. Jā, tas arī tur gribēja vienkārši aiziet pa tālu un viņu noraidīt. Tur bija varbūt tas ambīcija krietni lielāka vienā brīdī un tāpēc viņš arī tika noraidīts. Bet varbūt ne jau tik tālu atpakaļ, bet mēs pastamies nesenākā vēsturē, tad tas 21. gada variants bija vairāk orientēts uz tādu mantisko pusi. Tad mēs sākām domāt, bet varbūt, ka nevajag to mantisko pusi tā celt. Pirmkārt, mums ne visiem tā manta ir tik daudz. Jā. Un kā mēs redzam arī no esošās partnerības pakotnes rezultātiem, izskatās, ka daļai cilvēku tā manta ir bijusi tieši šķērslis stāties, piemēram, laulībā. Ja mēs skatāmies šobrīd partnerības statistiku, tad tur tā 50-50 heteroseksuāli pāri un homoseksuāli pāri. Jā. Tieši partnerības institūtā. Jā, un tas parādīja to, ka varbūt tā mantiskā dimensija laulībās daudziem bijuši sāpīga, šķiršanās, mantas dalīšana un tam līdzīgi, un ka varbūt nemaz nav tik slikti padomāt, ka arī kaut ko citu, un tas arī parādās šobrīd praksē. Un tad mēs sākām domāt, kas varētu būt tas modelis, kas nebūtu citādāks. Un šis modelis bija to, ka varbūt mums ir jāstāsta, kā cilvēkiem būt, ja tāda iznāk no skapja pret valsti, ja tā var teikt, vai ne? Kā būt, ka valsts redz šīs personas un nodrošina arī aizsardzību no valsts puses. Jo mantiskās lietās tā varbūtība kaut ko sakārtot, tā kā varbūt drusku sarežģītāk, dārgāk, bet ir kaut ko mēs varam novienoties, kaut kādus variantus atrast. Tur nekustamā īpašumu nopirkt par domājumām daļām, nevis veselu kā viens. Ja? Tad tur kaut ko var atrast vienmēr. Testamentu var uztaisīt, jā, tur varbūt ir problēmas. Teiksim, tur vienmēr ir risinājumi. Un tāpēc mēs fokusējamies to, ko nevar atrisināt divas fiziskas personas, nekādā veidā, tās ir attiecības ar valsti. Jo tur jābūt ir nodokļi, vai ne? Tur reģistrācija, reģistros valsts, ārstniecība, tad pacienta tiesības, lai būtu skaidra transparence. Uz to mēs arī gājām.
Un es atceros, jau vēl 2011. gadā bija arī par šo, es runāju ar to laiku, vēl atceros ar Zbigņevu Stankeviču vēl. Teicu, taisam kaut kādu vienkāršu modeli, kas ir, tā kā netik komplicētu varbūt kā Ar viņu jūs runājāt? Jā, mēs atceros, pat mēs atradāmies, man liekas, notāru padomēs, telpās, dzeram tēju. Kāpēc viņš tā izdomāja, ka viņš grib runāt? Nē, mums bija dažādas sarunas. Mēs tajā laikā, es strādāju ar vairākiem jautājumiem, kas skāra arī baznīcas tiesisko statusu, un tad mēs parasti apspriedām arī aktualitātes tēmas. Atceros, mēģinām darīt kaut ko vienkāršāku. Un viņam ar tā ideja toreiz patika, bet, protams, izpildījums būs svarīgas detaļas. Ja? Vienmēr detaļas ir pats svarīgākais. Un skaidrs, ka tad mēs mēģinājām kaut kā vēlāk, varbūt ne visam visi piekrita, bet izveidot kaut kādu modeli, kurš ir iziešana atklātībā pret valsti. Un ka valsts priekšā tu esi redzams. Un tad tas uzreiz parādās veidlapās, reģistros, procesos, ja tā var teikt. Un man tas attiecības nāks pēc tam. Kaut kā tā. Bet nekas no tā nebūtu bijis iespējams, ja nebūtu bijis fantastiska juristu komanda, kas panāca uzvaru Satversmes tiesā un kādi, kas uzrīkstējās tur doties. Jo bez tā impulsa un grūdiena, es domāju, mēs ar ko nekur tālu nebūtu tikuši. Bet pieņemsim, bija tas vēsturiskais Satversmes mainīšanas process, vai tev šķiet, ja tā Satversme nebūtu tikusi mainīta, vai tas process būtu noticis citādāk? Nē, es domāju, ka nē. Es biju klāt tajā laikā. Es tur biju tajā telpā, kad rakstīja ar zīmolu to redakciju. Wow. Un es atceros, tur bija divi jautājumi. Viens jautājums, ko es atceros, viena persona uzdeva tā, es mēģināšu atcerēties, vai es pareizi tur citēšu, ka tad, kad kāds prezentēja šo normu, tajā laikā, man liekas, Šlesers viņu prezentēja. Un tad viens jurists jautāja, viņš teica tā, bet vai šis neattieksies uz personām, kas ir mainījuši savu dzimumu, jo tas nedrīkstētu attiekties uz šīm personām. Un teica, jā, tas neattieksies. Jā, tādā norma, ka viņš joprojām var palikt laulībā. Tur bija tādi un tas tika teicis, tas ir fine. Tā diskusija tad atgriežas otrādāk, vai ne pilnīgi? Un tas ir pilnīgi fine, ka persona, kurš ir mainījusi dzimumu, ka viņa varētu būt, piemēram, laulībā. Tāda persona arī šobrīd, kuras ir laulājuši un mainījuši dzimumu un joprojām formāli ir laulībā. Un toreiz es teiktu, tā vairāk bija tāda, es domāju, neatkarīgi no šī panta, rezultāts plus mīnus būtu tas pats. Briedums, kaut kādi mistiski aizspriedumi vai arī politiskās degvielas vajadzība. Lai tu vari it kā politiski mēģināt sevi promotēt ar idejām, kuras varbūt tev neko neprasa darīt, skaļi runāt ir, un sabiedrībā viņām kādu laiku bija liels pieprasījums. Vēlāk tas pieprasījums nokritās, uz to baigo balsis nenocopē. Līdz ar to arī jautājums tika atrisināts tādā veidā, es teiktu. Jo mans jautājums vairāk ir par to, ja gadījumā nebūtu bijušas tās izmaiņas Satversmē, ka varbūt tad būtu nevis dzīves biedri, bet varbūt tad pirmais tas lēciens arī būtu tā es šaubos. Es domāju, ka nē. Es domāju, ka nē. Cik vispār, jo es nezinu, cik viegli ir mainīt Satversmi, piemēram, ja nav tik grūti nemaz patiesībā. Tur var izdarīt kādos 2-3 mēnešu laikā mierīgi var izdarīt. Tev vajag 2/3, tur kaut kādi, tā vienkārši sakot, ap 60 deputātiem. Tā neiesim tur detaļās sīkumos. Ap 60 deputātiem, kas balso par 3 lasījumi un uzrakstīts teksts. Principā, tas ir tādiem parastajiem pantiem, tā teikt. Ja? Nav tik grūti. Ja nav garš teksts, nav nekas tāds fundamentāls, tad var diezgan ātri izmainīt. Jā, ja nav garš teksts. Tā provizoriski varētu būt tāda diena, kad mēs balsojam par to, ka mēs izņemam to definīciju laulībai. Es domāju, ka tas ir iespējams. Protams, tāda versija nav nemaz tik nereāla. Bet tur ir jānobriest, tur ir vajadzīgs diezgan liels vairākums un kaut kādam fonam ir jābūt. Pagaidām citas prioritātes, ja tā teikt. Jā, bet kā tev vispār šķiet, cik liels ir vispār sasniegums, ka ir šī pakotne Latvijā? Manuprāt, tas ir liels solis, jo mēs tur visu sādi tika domāts, mēģināts, analizēts, gribēts vairāk nekā var izdarīt, vai var norīt tā, kā var jau, kas saka, kumosā iekosties, bet, ka tu nevari sakost, tad nevari. Es domāju, tas ir liels solis uz priekšu, lai gan liekas, ka, salīdzinot ar Eiropu, mēs esam tā kā baigi atpakaļ kaut kur. Tā nav jau kur baigi,
par ko tik stipri lielīties, vai ne? Ne jau nekas unikāls jau no Eiropas mērogā nav izdarīts, vai ja mēs salīdzinām kopumā ar civilizēto rietumu pasauli. Bet tas jau vien, ka mēs pie tā esam nonākuši, jau ir daudz, ka mums ir status, ka tas ir nevis vienkārši tur tā kā, jūs ar ko jūs tur kopā dzīvojat, jūs kaut ko, tad tas jau tā veidlapā tas jautājums. Tagad tas ir vienkārši skaidrs, ir reģistrs, ir notārs, ir process, un nav nekādu jautājumu. Tev ir skaidrs status, piemēram, bankā vari pateikt, vari slimnīcā pateikt. Vai tas ir reģistrēts partneris, nevis grēkā dzīvojoša būtne. Jā. Kaut kā tā. Aha. Es domāju, tā kā vai arī, pat ja tu pasaki, ka tu esi reģistrēts partneris, vai ir visās iestādēs, ka cilvēks arī vēl projām vajadzētu saprast, jo noteikti, ka arī pakāpeniski, tas viss prasa laiku. Tā saucamajos veidlapās arī jāparādās, ka nevis tur ir nereģistrēta kopdzīve, bet ir reģistrēta kopdzīve un nereģistrēta kopdzīve. Tas ar laiku parādīsies, jo tur, kur vēl nav parādījies, lēnām ieviešās, jo tas jau prasīs kaut kādu brīdi. Jā. Lai sakārtotos. Tāpēc ir svarīgi palaist, ka sistēmas dzirnavas sāk strādāt, viņai tiek iedota jauna viela, ar ko strādāt, un tad es kā sistēmas cilvēks varētu teikt, kā mēs moderni sakam, tajā sazvērstības teorijas, sistēmai vajag iedot, ka šī ir viena no pazīmēm, ar kuriem ir jāstrādā. Viņi pārā tiks galā. Jā. Es tieši domāju, vai es tagad ilgi neesmu tās anketas un aptaujas pildījis. Jā, es domāju, vai ir parādās, ka vai tu esi reģistrēts. Tas tāds jautājums, kam var pievērst uzmanību un pačikot. Pateikt, kāpēc nav šī? Jūs agrāk ļoti aktīvi pildīju, man šķita, jo es vienmēr teicu, kāpēc es šajā aptaujā no manas viedoklis pajautās, es domāju, tu esi reģistrējos visās aptaujās un kārtīgi pildīju, un tu teici, izpaudu viedokli. Tagad es vienkārši ignorēju tos ēpastus, bet jāpapēta. Bet šis ir svarīgi, ka tas ir. Es pēkšņi atcerējos, ka man liekas, tā bija Norvēģija, kur viņiem ir tas kopdzīves likums. Es zinu, cohabitation kaut kāds. Jā, ka vienkārši padzīvo kopā un tie visi kopā. Un tad automātiski jāuzstājas tā aizsardzība. Kāpēc ne tāds variants? Vai kādi es domāju, ka mums vienkārši tā tradīcija ir vēsturiski citādāk. Ka mums vajag to gājienu pie kāda cilvēka, kurš saka, jā. Jā, bet tas, man liekas, tur ir drusku cita loģika, man liekas. Šeit mēs viņai ielikām nedaudz vairāk nekā tikai vienkārši. Ja tā ļoti vienkārši var teikt, mums ir 3 līmeņi kaut kādai kopā dzīvošanai. Mēs runājam par šo tēmu, ir tā saucamais kohabitācijas režīms, kur personas dzīvo kopā un tad viņām ir kaut kāds, mājsaimniecība, kaut kāda aizsardzība. Pat nav nozīmes, kāpēc viņi dzīvo kopā. Otrais būtu kaut kāda partnerības reģistrācija, jau ar mantisku elementu, kad drusku augstāk. Ja? Un tad ir civil partnership, un tad ir laulība. Mēs esam kaut kur starp 1. un 2. līmeni pa vidu. Jo mēs esam vairāk nekā tikai kopā dzīvošana, bet mums tas civiltiesiskais aspekts nav sakārtots. Kas ir civiltiesiskais aspekts? Mantošana, kas tomēr jārisina ar testamentu un mantojumu līgumu šobrīd. Jo pēc likuma otrā persona nemanto, ka tas nav mantiska rakstura savienība. Un bērnu jautājums nav atrisināts caur partnerattiecību reģistrāciju, bet to var darīt caur tiesu. Kas arī notiek šobrīd. Kad tiek tiesas ceļā konstatēts, ka persona A un persona B ir uzstām par ģimeni, bet vienlaikus arī bērns C un bērns D ir šajā ģimenē, kas mums varētu būt svarīgi kaut kādās gadījumos pierādīt, kādā sakarā šī persona B ir ar bērnu C vai bērnu D. Tā kā tas režīms joprojām palicis, jo likumdevējs, Saeima pieņemot likumu, neizpildīja pilnībā visus Satversmes tiesas spriedumu, visus elementus, un šis bērnu aspekts palika tā kā nedaudz nostatus, bet viņi tāpēc tiesas var turpināt šo jautājumu risināt, bet tur, kur ir ārpus bērniem, tur vairs nav jāiet uz tiesu reģistrēties, kā tas bija agrāk, pirms partnerattiecību regulējuma pieņemšanas, ka tiesa konstatēja ģimenes tiesiskas attiecības, bet šobrīd to dara pie notāra. Bet bērns ir tas, kas ir iet caur tiesas procesu. Tāpat vēl ir tie ekstra soļi, kas ir jāveic, ja tīpaši vienu. Jā, bet tas tiesas process nav ārkārtīgi sarežģīts. Es teiktu, viņš ir lētāks nekā kārtīgas kāzas uzorganizēt. Kāzas ir dzīvokļu vērtībā, tāpēc lūdzu precizēt, cik ir šis tiesas process. Es teiktu, viņš vairāk kā 30 eiro tur valsts nodeva, plus kaut kādi varbūt jurista izdevumi, es teiktu, un arī pašu pūles tur pārsimts eiro varbūt varētu izmaksāt un neilgt vairāk kā 6 mēnešus. Tādēļ es teiktu, ka tas bērna dzīvē un vispār ģimenes dzīvē 6 mēneši, tas ir papildus soļi, bet atkal kaut kāds aplinkus variants. Es saprotu, ka tas nav patīkami, bet
to var izdarīt. Jo manuprāt, tādam cilvēkam parastiem, kad pasaka vārdu tiesa, izklausās ļoti bailīgi. Es izstātīšu, man ir notikums, kad es mācījos juridiskā fakultātē pirmajā kursā, pirms ieradās, vai otrā kursā ieradās psiholoģijas studenti. Viņiem bija kaut kāds darbs jāveic. Pētījis uz citiem universitātes studentiem. Un ienāca auditorijā, viņi zināja, kur viņi ienākuši. Un prasīja jautājumu, vai jums ir stress, kad jūs ejat uz tiesu, visi autori vienkārši no smiekliem uzsprāga. Tā kā darbs vispār, tā kā līdz ar to. Jā, jo ir tāda sajūta, tas arī traki, ka tev ir jāiet, jo saka, protams, varbūt ne tev, kolēģiem, bet saku tādam virsīgiem cilvēkam, šķiet, ka tu esi kaut ko izdarījis sliktu. Cilvēks, kurš neko sliktu nav izdarījis, viņa no tiesas nav jābaidās. Tas tāpat kā ar lidostas kontroli. Tu sāc tajā brīdī domāt, varbūt man ir tomēr narkotikas summa, lai gan man nebija pirms tam. Piemeta to tieši. Varbūt man kāds iemet iekšā. Tu sāc domāt, varbūt es esmu. Tādā ziņā. Jā, bet tādā ziņā tu saki, ka tas nav nekas bailīgs, ka tas ir īstenībā. Tiesa ir draudzīga un jauka un tiek novērtētas tur visas intereses un situācija un faktiski apstākļi. Tā kā tā noteikti nevajag baidīties. Tas nav tiesas process kaut kādā, kas man filmu nāk prātā, tās dūlās Paulīnas dēļ, ka tas mums apbedīs vītrenēs kroņidrānās. Un cietuma arams nebūs jāiet, ja ne. Jā, uzreiz nav tāds tiesas cietums blakus. Man gan tāpat ir vēl aizvien bišķiņ bēdīgi, bet es saprotu, ka lietām ir jātīstās un jādod laiks, bet man vienmēr ir tas protests iekšējais par to, ka, protams, arī pirms tam bija varianti, kā tu teici, visādi citādi tiesiski kārtot savas attiecības, bet tāpat kā cilvēkam no kopienas man ir tāds, jā, bet tās ir ekstra lietas, kamēr kāds var vienkārši aiziet, uzrakstīt iesniegumu, vai kur mūsu kopdzīvē radies vēl viens cilvēks, un tas ir arī. Tas ir skumjāk, es piekrītu, es negribu par to nekādā veidā noliegt, bet mana pieeja vienmēr strādājot ar dažādiem likumprojektiem gadu garumā, visu nevar dabūt uzreiz. Cilvēki, kas mēģina dabūt visu uzreiz, parasti nedabū neko. Un, ja tu par pirmo soli, tad jau loģiskāk pakāpeniski var saprast arī nākamo soli, jo ir lietas, kurām ir jāpierod, un mēs esam postpadomju mocīta sabiedrība, kurai situācija uzlabojās šajā jautājumā, bet šī ir viena no tādiem ārstniecības metodēm, kas teikt, ka ir atļauts partnerattiecības, kas mums ir noticis. Baznīcas ir sagrūšas, cilvēki kļuvuši netikli. Visi ir kļuvuši par gejiem un lesbietēm. Bērni vairāk vispār nedzimst. Mēs esam diezgan, es teiktu, tā ir normāla lieta, ka cilvēki bauda tiesisko aizsardzību un viņi jūtas cienīti un var attīstīt savu dzīvi šeit uz vietas. Jā, tieši tā, ka nav nevienam drudzis, temperatūra vēl joprojām ir normāla sabiedrība. Savā ziņā nekas tad. Bet kā tu iepriekš teici par to, tad tu teiktu, ka kādi ir tie nākamie soļi? Tavuprāt, kas būtu prātīgi? Ko būtu prātīgi tagad darīt? Tā kā papildināt to pakotni, uzlabojumu pakotnē vai kaut kas pilnīgi cits, vai arī tad... Es tādu varbūt 4 soļi. Pirmā, es teiktu, pašai kopienai ir jāizmanto šīs tiesības. Un jāizmanto arī, varbūt arī jautājumi vēršoties tiesā par kaut kādām lietām, kuras kaut kas kaut ko neparedz, un varbūt jāmēģina arī caur tiesvedības gaidām provocēt vairāk tiesības, kas normāli pasaules praksa. Un tas ir pareizi, ka tiesas nosaka šo standartu. Nākamais, ja mēs par likumiem runājam, tad es teiktu, ka būtu jāpadomā kaut kādā mērā ņemt vērā mantošanas aspektu. Vairāk. Tu it kā var sakārtot caur testamentu un mantojuma līgumu, bet pie neatraidāmo mantinieku esamības es te ļoti sadzīvis, kad pat runāju, respektīvi, pirms ir vecāki vai bērni, kāda no šiem, tad otrā puse, viņa jāretinās, ka daļa no mantojuma aizies kādai no šiem, ja viņi vēl nav specifiski atteikušies vai nav atstumti, piemēram, viņi tur apdraud kādu vai, pirms ir kaut kāda vecāka, kas ārkārtīgi, es nezinu, ir ļoti naidīgi pret saviem bērniem, kas ir izmantojuši šo partnerību un ir no kopienas, tad bērni viņus var arī atstumt kā vecākus aiz no mantojuma, no šīs neatradāmās daļas. Un tad testaments jautājumu risina. Bet tas būtu tāds nākamais solis. Man liekas, ka īres likums ir tēma, kas vēl palikusi, ja tur pie, es nezinu, tas bija resmīgais vārds, kas lietoši, ka drīkst iemitināt. Tas ka no padomju laikiem Krievijas tas atsvsiliķi. Kad varēja iemitināt kaut kādu savu tanti un radiniekus bez saskaņošanas ar izīrētāju.
Tas ir normāli. Šobrīd pateic, ka laulā to var iemitināt bez saskaņošanas. Man liekas, ka tur būtu jābūt arī, ka to var ar partneri darīt, kas būtu pilnīgi normāli. Es bišķi nesaprotu par to iemitināšanu. Es esmu izīrētājs. Tu atnāc un saki, Melīna, es te gribēšu dzīvot. Jā. Tu paraksti līgumu. Jā. Un tu saki, man tur būs vēl kaut kāda kas šitā tāda ir, vai šitais tāds ir? Jā. Tad teorētiski... Man vajadzētu saskaņot, ka tu te dzīvo vispār. Jā. Savukārt, ja tas ir laulātais, tad... Tad es tev varu neteikt. Jā, un vienkārši sāk dzīvot ar šo laulāto. Es arī nezināju. Tas ir tāds vēl no padomju laikiem nācis. Bet īres lietas ir ļoti svarīgas, jo ļoti daudzas tiesvedības Eiropā tieši par kopienas tēmām ir nākušas caur īri. Un īres tiesisko aizsardzību caur nodokļiem vai caur īri vai kādiem pārkāpumiem. Tas ir housing jautājums. Ja? Un tas ir vēl viens, un tad turmāk mums būtu jāsaprot, kā mums šis izskatās uz imigrācijas fona. Imigrācija un bērni, es teiktu, tad mantojums, īre, imigrācija, bērni. 4 sadaļas, kas manā ieskatā ir vēl tādas, par kurām ir jāpadomā pakāpeniski. Respektīvi apaudzēt to dzīvesbiedru. Jā, un tad jau arī attiecīgi varētu saprast tālāk, kas mums vēl paliek pāri, tāds, kas ir acīm redzami nepieciešams personu tiesiskai aizsardzībai. Jā, un tad, kad viss tas izdarīts, teikt, jā, bet tas jau tas pats. Tā gluži nav, bet... Nē, bet tā kā tur tālumā teikt, cik tad tur paliks? Bet tu zini, tad saucam. Man pat liekas, ka man tā vārds partnerība patīk labāk nekā vārds... Labi, laulība, viņa ir ļoti latvisks vārds, bet tu zini, no kurienes nāk tas vārds vispār? Laulāt, jā. Precības. Jā, ka prece. Līga vai bija prece, pēc vārds tiesībā bija par sadarināšanās bija priekšlīgums, ka mēs to preci pārdos. Un tad tā prece bija tā pārdošana, un tad tā ceremonija bija tā nodošana. Mantas. Jā. Bet vismaz kaut kur kāds naudu dabū. Es apprecējos, neviens naudu nedabūju nekādu. Pūra nebija tā. Jā, nebija. Vajadzēja, lai viņš samaksā. Zins likumē tāds jēdziens pūrs. Nezināju. Jā, tāds, un kas tur ir iekšā? Mums ir civil likumā par pūru runa arī un par tā kā... Kurā brīdī kaut kas ar pūru var notikt? Tur ir noteikumi par pūru arī. Tā kā, jā, mums ir daudz kas, ganāmpulkiem un pūriem. Nē, ganāmpulks, jā, to es saprastu, bet pūrs, jo es pūru redzu kā tādu lādi, un tur iekšā ir kaut kādas lupatiņas un karota koka kaut kāda. Kas kuram tajā lādē ir iemināts? To jau katram savs. Jā, rekomendā knapi. Bet tad tā laulība vienlīdzība baigi nespīd, jā? Nē, es tā negribu, nevis tā pesimistiski. Kāds varētu sākt spīdēt? Atkarīgs kādu parlamentu mēs ievēlēsim un kad. Es teiktu, ka nākamais parlaments drīzāk, man liekas, tas, kur mēs varētu domāt par kaut kādiem tur papildus, tur kaut kādu lietu vēl pieregulēšanu attiecībā uz esošo partnerības institūtu, jo uz to parādīsies arī spiediens tādēļ, ka ir arī heteroseksuāli pāri, kas šo tiesības izmanto. Un tas ir pilnīgi ok. Un es domāju, ka tur arī parādīsies spiediens kaut ko bišķi pieregulēt. Vairāk, tad skatāmies, kā mums attīstās sabiedrība, jo tas jau ir sabiedrības jautājums, kā viņi grib redzēt šo jautājumu. Vai pastāv iespēja, ka Eiropas Savienība varētu bišķiņ tā kā to procesu pātrināt? Es domāju, drīzāk caur tā migrācijas lietā, tas migrācijas komponente, viņa parādīsies ar to brīvu personu kustību Eiropas Savienībā, varbūt vēl aktīvāk, bet es nedomāju, ka Savienībā man kaut kā neliekas, ka Savienībā mēs pēkšņi varētu nonākt caur Savienības likumdošanas procesu pie laulības. Mēs varētu nonākt varbūt ar Savienības tiesu plus Eiropas cilvēktiesību tiesu pie kaut kur pie laulību vienlīdzības kaut kādā brīdī. Jo jāteic, ka tieši Savienības tiesa un Eiropas cilvēktiesību tiesa jau to tiesiskās aizsardzības, brīvu pārvietošanās elementi jau izveda caur savu praksi vēsturiski. Bet arī gadījumā, ja tas skar pieņemsim 2 Latvijas pilsoņus? 2 Latvijas pilsoņi jautājums ir, drīzāk Savienības tiesa nē. Bet cilvēktiesību tiesā tas varētu tā būt. Respektīvi, caur kaut kādiem gadījumiem, ja pieņemsim, ir cilvēki, kas ir slēguši partnerību Latvijā, un viņi vēršas, es gan nezinu, uz kādu pamata, es vienkārši meklēju kaut kādas veidus, vai ir kaut kāda veida, kā cilvēki var ietekmēt to, ka mēs pēc iespējas ātrāk nonākam līdz laulību vienlīdzībai. Tur varētu būt, es domāju, caur nekustamo īpašumu, laulību un mantošanu. Kaut kā tāds varētu būt, un tur kaut kādai jābūt gan laulībai, gan nāvei, kaut kur traģēdijai un priekiem.
ka ir kaut kāda persona, kas ir Savienības pilsonis, kas ir precējies citā valstī, laulājies ar Latvijas pilsoni. Viņiem ir kaut kāda nekustama īpašuma Latvijā, piemēram, kurus tad mēģina šī laulības pamata šeit kaut ko mantojuma lietā darīt. Un tad kaut kas tiek atteikts, jo civillikums neparedz tur noteiktas lietas, ko darīt šādā situācijā. Un tad mēs nonākam kaut kādā tiesvedības procesā. Bet, kā redziet, baigi daudz sakritību vajag, lai mēs tiktu pie tādas lietas. Ļoti sarežģīti. Man nedaudz mežģās smadzenes, kad es domāju par šīm lietām. Es domāju, jā, kā lai šo saprotu. Bet Igaunija varēja. Jā, Igaunija varēja, bet tas tā arī nebija viegli sākumā, bet varēja. Varēja būt, ka mēs ar kaut kā pēkšņi kaut kādu vēlēšanu rezultātā pie tā runākam. Var sakot, ir jāiesaistās politikā vismaz balsojot? Kā minimums. Jā. Un tas un tas arī ir tas kandidējot. Jā, un nebalsot par lohiem. Jā, kad mums ir nākošās saeimas vēlēšanas? Nākamgad man šķiet. Jo šogad ir pašvaldību vēlēšanas. Man šķiet, ka nākamgad. Man arī šķiet, ka nākamgad. Balsojam. Pārāk sen nav bijis tāda drāmas sajūta, kur tev velk uz visām pusēm un sola tev lietas, vai tieši otrādi manipulē ar kaut kādām cilvēku grupām. Nu, tā ļoti uz steroīdiem. Pie šī brīža situācijas pasaulē, Baltijā un Latvijā. Jā. Nē, protams, ir. Es vienkārši domāju, kā tā pirmsvēlēšana parasti ir tā, ka īpaši vēl var sajust. Jā, bet iepriekš tieši pieminēju, vispār pēdējās dienās notika tāda ļoti traka lieta Ungārijā. Jā, tas Ungārijas gadījums. Kā tas var būt? Tā bija praida aizliegums. Jā, praida aizliegums. Un tas ir tā kā pretrunā tomēr ar cilvēktiesību tiesu, un kā var būt tā, ka Eiropas Savienības valsts dara kaut ko tādu, kas ir pretrunā ar Eiropas cilvēktiesību konvenciju. Kā tas var tā būt? Tā var būt, ja mēs skatāmies, jautājums tikai, vai tas ir labi, ka tā ir, tad tālāk jau tiesu darbi, gan cilvēktiesību tiesā par vārda un vai pulcēšanas brīvības pārkāpumu atkarībā, kas būs tas gadījums, kā viņi tālāk strateģiski ies. Un, man liekas, tas ir acīm redzams pārkāpums, tur vispār nav jautājumu par to. Jā. Tur kaut kādi varētu būt individuāli aizliegumi, tur kaut kāda, varētu būt zemestrīce, terorismu uzbrukums, kaut kas ārkārtīgi tieši, kur valsts nespēja izpildīt savu pozitīvo pienākumu aizsargāt personas, bet tam ir jābūt kaut kam ārkārtīgi, man ir grūti pat raksturot, kam ir jābūt, piemēram, tas labu vārds, jā, pandēmija. Jā. Tad vēl varētu kaut ko tādu pamatojumu atrast, bet tā vienkārši nē. Tad tu saki, ka tagad kas notiks? Jautājums, kā pašas valsts iekšienē kāda veida procesa notiks, un tad iespējams ir vēršanās cilvēktiesību tiesā, protams. Kurš vērš cilvēktiesību tiesā? Tad personas, kuras ir aizskartas, tad jau viņas tālāk jau skatīs, kā viņas to pamatos, un tajā jau tālāk jau tiesvedības stratēģija. Un varbūt ar Eiropas komisiju kaut kādā veidā reaģē ar kaut kādu demokrātijas nepietiekamību un tam līdzīgi. Ar Eiropas Savienības tiesību instrumentiem. Viss tā baigs smagi, ja kaut kas nav, tad ir tiesa un tiesa. Bet tas jau ir pareizi, jo ja mēs skatāmies uz daudzu valstu vēsturi, tiesa jau ir tas, ar ko daudz, kas arī ir veidojies. Arī Polijā tajā pašā ir arī tiesu spriedumi, kas norāda uz to, kā arī personām ar noteiktu kopdzīves statusu ir jābūt kaut kādai aizsardzībai. Un tas caur tiesu tiek risināts daudzās valstīs, pat tur, kur varbūt nav formālā likumiska ietvara. Tāpat ASV augstākā tiesa ir daudz jautājumus risinājuši tieši šādā veidā. Vai ne? Tā mums ir. Jā. Nē, protams, tas jau ir. Bet tāpēc mums arī darbu vajag. Jā, viss kārtībā. Mēs nemēģinām atņemt jums darbu. Vairāk vienkārši tāpēc, ka tāpēc arī vajag, ka kāds pasaka, tiesa nav bailīgi, un nav, jo man uzreiz, ja pasaka vārdu tiesu, saku, ir bail, un šķiet, ka tas maksās 1000. Un tāpēc vienmēr šķiet. Nē, tas tā obligāti nav. Galvenā problēma ir, ja valstī nav tādas tiesas, kur tu vari par šo sūdzēties nacionālā līmenī. Un tā varētu būt Ungārijas problēma. Kas ir sistēmiskā problēma, vai tajā valstī ir pietiekami neatkarīga tiesa. Var atceramies 4. 5. gadu pirmie praidi šeit, kur vienā no gadiem, pašā pirmajā gadā, kur tiesa lēma, jau pat rajona tiesas līmenī lēma, ka aizliegums ir nepamatots. Viņš bija kosmisks, protams. Tur bija tā, ka Rīgas doma bija atļāvusi, un pēc tam aizliedz, un tad teica, ka likumības dēļ, un tad tiesnesis atceros jautāja, kā ir mainījusies likumība šajā nedēļā Latvijas Republikā, kad lēmums bija jāmaina. Ja? Jā.
Tad tu saki, ka, piemēram, Ungārija tā tiesa varētu Tā jau bija galvenā iebilduma Eiropas komisija attiecībā uz Ungāriju, savulaik vēsturiski uz Poliju, vai tiesa var pietiekami neatkarīga, un viņa var valsts iekšienē risināt šādus jautājumus. Piemēram, ja Latvijā pēkšņi kāds kaut ko tādu nolemt, mums ir Satversmes tiesa, mums ir augstākās tiesas senāts, kurš to vērtētu. Ja mums pēkšņi šīs tiesas to vairs nespētu vērtēt, tad mums ir sistēmiska problēma. Nevis tikai ar praidu vai nepraidu, bet mums ir problēma, ka tā var notikt jebkurā situācijā, jebkurā dzīves jomā. Pēkšņi jums aizliedz kaut ko citu darīt, kas ir, liekas, pilnīgi pašsaprotami, un tad jau vairs nav kur sūdzēties. Viss ir beidzies. Tas bija tā kā līdzīgi ar nacistu nākšanu. No sākuma atnāca pēc vieniem, tas nebija es, tāpēc klusai, atnāca pēc otriem, tas arī nebija es. Tad atnāca pēc manis, neviena vairs nebija, kas kaut ko varētu pateikt, jo es biju pēdējais tā rindā. Jā. Kas nav pašsaprotams. Bet mums arī ik pa laikam kāds no kaut kurienes vienmēr saka par referendumiem, runā un drauda referendumu, ka viss jādara referendumu. Vai tu varbūt varētu pastāstīt, kāpēc referendums, runājot par cilvēktiesībām, nav labākais risinājums? Tā tādā arī sena un teorētiska diskusija, un daudzas valstu tiesas tur ir lēmuši. Principā tu nevari balsot, vai kādam ir cilvēktiesības par to referendumā. Tu nevari teikt, ka tiesības uz nediskrimināciju vai aizsardzību nav jautājums, par ko ir jābalso. Par to nedrīkst balsot. Tas ir tā kā... Bet visu laiku taču saka, ka vajag un kad drīkst. Bet jautājums, tas ir par cilvēktiesību aizsardzību. Jautājums šobrīd vismaz tiesiskajā vidē laulība vienlīdzība, tādā tiesiskajā domā Eiropas cilvēktiesību tiesā vēl nav nonākusi varbūt tik tālu, ka viņi teiktu, ka laulība vienlīdzība ir viņas neesamība automātiski diskriminācija. Un tas ir jautājums, par ko var lemt šobrīd referendumā. Vai laulība vienlīdzībai būtu jābūt vai nē. Bet referendumā jau ir tāda lieta, ka viņš tā nerodās vienkārši kaut kur. Viņam ir kaut kā pie viņa jānonāk. Un Latvijā referendumu var ierosināt tikai savācot 1/10 daļas vēlētāju parakstu. Tas ir kaut kā 100,000. 150 kaut kas tur. Mēs tur tā kā izmirstam pakāpeniski, bet tas skaitlis mazinās. Bet, uz to pusi. Tad mazāk vajag. Jā, tieši tā. Bet un tad arī, bet es nedomāju, ka tas ir referendums, kurš normāli viņi neizdodas parasti, tāpēc, ka ir vajadzīgi ārkārtīgi lielas barjeras, un es neuzskatu par pareizi teikt, ka personas, kuras, piemēram, vēlētos vienāk laulību vienlīdzību, tieši pretēji vēl vairāk pastiprināt to 110. pantu, ka tam tagad būtu jābūt referendumam, jebkurai no pusēm, ka viņai būtu jāiet savu referendumu. Man liekas, ka tas nav īsti korekti. Cilvēktiesību jautājums referendumā nelēma, bet tur, kur varētu lemt, tad vai nu to izlēmj parlaments vai arī nē, jo šobrīd mums tāda nav laba procesa, kā pie tās tautas aiziet, pakonsultēties. Ja mums būtu tāds labāks process, kur, piemēram, parlaments nolēma tur, ka šito jautājumu nodot, piemēram, uz konsultatīvo referendumu, kādu Latvijā nav. Bet ja tādi būtu, piemēram, kā lietuvieši par Ignalīnu lēma, vai viņu, viņi tauta lemj, balso, bet parlaments tomēr pieņem gala lēmumu. Jā. Jo tautai nebūtu, manuprāt, jābalso par juridiskiem tekstiem, ko viņi tur pantā, tajā pantā, viņiem konceptuāli vajadzētu teikt. Jā. Vai jūs esat par laulību vienlīdzību? Un, ja tur liela daļa saka, ka jā, tad ņemot vērā, cik ir piedalījušies, kāda ir proporcija, tad parlaments arī izdara lēmumu tālāk. Bet mums nav šādu referendumu Latvijā. Mums lietuvieši taisīja tādu par konsultīvo, par Ignalīnu vai slēgt, neslēgt, piemēram. Ja? Viņi var nepiekrist tam referendumu rezultātiem. Mums tie referendumu procesi pārāk smagnēji. Viņi reti, kad izdodas. Jā. Jo es saprotu, ka mēs arī runājam par īrijas, piemēram, īrijai jau arī gāja tur pēc tam, laikam, viņiem bija referendums. Bieži saka, kur īrijā taču bija, kāpēc nevar šeit. Bet mums process ir drusciņi smagāks nedaudz nekā viņi nevar vienkārši tā kā pieņemt lēmumu, ka tagad par to būs. Valdība pieņem lēmumu, būs referendums. Tā Latvijā nevar izdarīt. Tev ir jātaisa baigā tā kā iniciatīvas grupa, jāvāc paraksti par precīzu juridisku tekstu, nevis par jautājumu. Dievs, cik sarežģīti. Un tad iedomājies uztaisīt laulību vienlīdzību visos juridiskajos tekstos, tas ir ļoti sarežģīti. Līdz ar to tas cilvēks, viņš atver to tekstu, par ko man te ir jābalso tagad. Ja? Tā kā tas, manuprāt, Latvijā tas būs pagrūti jebkurā no virzieniem un par jebkuru jautājumu. Tas pat nav nozīmes, ka par šo vai par kādu citu. Tas, kas Latvijā vienīgais referendums, kas ir tā pa lielam ir izdevies, ir tikai viens.
Par valsts valodu. Jā, un negatīva izpratnē. Pret mēs noteikti, mēs labi nobalsojam pret ar 54%, gan arī 52-54 aizmirst precīzo skaitli pret. Un Eiropas Savienības iestāšanas referendums par bija, bet tur bija no kopējā 48% tikai, bet tur bija mazāks tas kvorums. Nu, arī Saeima mācējām smuki atlaist, vai ne? 2011. gadā tur oligarhu kapusvētkos un tā. Pareizi, tā kaut kā. Tā kā nav jau nemaz tik... Tie referendumi ir daži, kas ir izdevušies, bet, es nezinu, vai tā ir prasība pamatota kopiena iet cauri kaut kam šādam. Ja tas būtu valdības rīkots referendums, tad jā, bet mums tāda procedūras nav. Vismaz manā burbulī, man liekas, tā vēlme parasti nenāk no kopienas. Bet drīzāk no tā kā pretējās puses. Ko tu tur ņemties? Tad vienreiz paņem un nobalsoju. Man liekas, tas ir labs jautājums, kā to var izdarīt citādāk. Parlamenta vēlēšanās, partiju programmās, tad jautājums, ja partijas, kuras tiek ievēlētas programmās, ir bijušas atvērtas šim jautājumam, un par to ir izteikušās, un par to ir pieņemts viņas ir ievēlētas, un viņām ir balsu vairākums, kāds referendums. Viņas ir tikko, līdzīgi kā Igauni, tu iegūsti mandātu, tu izdari un ej tālāk. Jā. Bet atkal, man, protams, ir tāda cilvēktiesības. Un tā kā, laulība vienlīdzība ir tas, kas netiek vēl tiesiskajā domā uzskatīts. Protams, ka mēs tā uzskatām, ka tas tā kā būtu pareizi, bet tādā tiesiskajā standartu līmenī laulība vienlīdzība Eiropā vispārēji, Eiropas padomes, Eiropas cilvēktiesību tiesu veidojošo valstu telpā, ja tā var teikt. Viņa vēl nav tā kā standarts, ka tas ir, varbūt partnerattiecības jau ir tur, es teiktu, bet laulība vēl nav tur. Kāpēc? Tur ir kaut kāds tāds īpašs sarežģīts tiesisks viņi parasti skatās, pamatojums. Zini, kā, tas ir tas bišķi vērtība jautājums. Un cik daudz sabiedrības attīstība iet līdz ar tiesiskās domas attīstību, un tad tiesneši saka, ka daudzās valstīs tas jau parlamentu līmenī vai referendumu līmenī ir nobalsots, vai ir attīstījies, un mēs sakam, ka šis ir standarts tagad. Līdzīgi kā, piemēram, mēs tur ražojam glāzes šādā izskatā, un sakam, glāzē jābūt šādai. Šī ir pareiza vīna glāze, pareiza ūdens glāze. Un tad visi teikt, ka ja viņi atšķirās, tas jau kaut kas jocīgs. Līdzīgi tā ar standartiem tiesību jomā. Wow, cik interesanti. Man kūp galva bišķi. Jā. Bet varbūt atgriežoties pie tiem dzīvesbiedriem, kas bija sarežģītākais tajā visā procesā? Atcerieties, man liekas, Harijā Poterā bija cilvēki to, ko nevar saukt vārdā. Jā, Harijā Poterā. Un mēs ilgi domājām, kā nosaukt to, ko nedrīkst nosaukt vārdā. Jā. Un tad sākumā bija veidot likumā kaut ko tādu, ka reģistrē kaut ko, kas īsti nav nosaukts, un tu īsti nevari saprast, kur tas vispār ierakstīts un kā tas izriet. Tā kā veids bija, kā to izdarīt maksimāli neuzkrītošu, tādu, kas politiski tajā brīdī būtu akceptējams risinājums. Ka tas, ka ir risinājums, bet viņš ir tik tā kā, neafišēts bez plakāta, nevis civilo savienību likums. Ja? Bet ka viņš ir ielikts tā, ka viņš ir diezgan tāds ārkārtīgi praktisks, vienkāršs, necils pēc skata. Tā. Bet atcerēties, tur tas un tā pakotne, man šeit tā ļoti piesaist uzmanību. Tu mēģini saprast, kas bet, tas ir. Bet, kad tu skaties tos tekstus, tad tur tagad ja cilvēkam no malas, kas pirmo reizi uzzina par tādu pakotni, viņam būtu jāatrod, kur tas ir rakstīts. Viņam tas prasīja diezgan daudz laika, lai vispār izdomātu, ka tas var būt rakstīts tur. Bet tad es saprotu, ka tas galvenais iemesls ir tāpēc, lai neraisītu liekas diskusijas. Nē, es domāju, lai politiskie spēki, kas par to balsoja, viņi spētu, lai tas atbilstu viņu tā brīža politiskā riska apetīte, ja tā var teikt. Tas ir saprotami, ja viņi saka, ka mēs esam gatavi šim, bet neesam gatavi šim, tad juristu uzdevums ir uzrakstīt to. Jā, bet vispār interesanti, tu teici par to statistiku, kas šajā laikā ir noticis, ka tas ir 50 pret 50. Apmēram, cik esmu sakoju līdzi no cik var tikt klāt šiem datiem. Jā, mēs arī nepaskatījāmies, bet kurā vecuma grupā tas viss aktuālāk? Man nav tas sīkākas analīzes, jā. Bet man liekas, ka tur varētu būt arī cilvēki, kuri ir bijuši laulībā, un viņi varbūt dzīvo kopā, viņam otrais kāpt uz tā paša grābekļa negrib. Un varbūt viņam arī negrib to mantisko stāstu visu taisīt, tur laulības šķirtība, nešķirtība. Šeit tev nav jāatpats, tas nētais jautājums, ko tā mēs darīs? To laulību mantu šķirtību taisīsim, tu mani jau nemīli jau paša sākuma. Ja? Un šis jautājums atkrīt pie partnerības. Tu esi pieregistrēts, tev ir kaut kādas bāzes garantijas, bet tev nav jānodarbojas ar jārisina varbūt jautājumu, kura vairs tev vairāk nav svarīgi, vai vēl nav svarīgi, varbūt tu vēl neesi gatavs laulībai. Arī varbūt cilvēku saka,
mēs dzīvojam kopā, bet no laulībai mēs vēl neesam gatavi. Un tad, kad būsim, tad jau noslēgsim. Jā. Nu, tie, kas var. Es būšu tāds ļaunais tēls šajā epizodē. Es saku, tie, kas var. Jā. Tie, kas var. Jā, bet mēs runājam par to splitu, kas ir, tad es domāju, ka tā ir tā loģika, kāpēc varbūt izmanto šo tiesību kā papildus tiesību tie, kuriem ir arī laulības. Tiesības laulāties. Tiem, kuriem viņi nav sanāk, ka šī ir vienīgā iespēja, bet citiem ir parādīsies vēl papildu iespēja, kura, kā izskatās, ir diezgan pievilcīga. Vai no tiem, kuri vēl nav gatavi laulāties, vai kuri vairs negrib tur kāpt iekšā, vai arī pat varbūt ir pārliecība, ka viņi otrreiz dzīvē nedrīkst laulāties. Arī reliģiska pārliecība var būt tāda, ka persona laulājas tikai vienreiz dzīvē. Oi, un tad ir tas loophole, kā apiet šo. Jā, un šis... Vot viltnieki. Tad nepreci, jā, vai ne? Tas vairs jau neko jau precāts un šīries jau viss. Jā. Juridiski tu vari, bet baznīcas priekšā jau var tikai atzīt par spēkā nesošu laulību, nevis šķirt. Interesanti. Cik te mums tie gadi palikuši? Es ar to laulību vienlīdzību vēl aizvien. Cik te mums vēl gadi palikuši? Atkarīgs no parlamenta. Mums nav kafijas un biezuma, bet ja viņi te būtu, es domāju, ka Es varu izlikt kārtis, bet tikai pēc pāris dzērieniem. Kur man šķiet plauktā. Es teiktu, ka nākamā saima vēl ne, bet aiznākamā es domāju, ka jā. 8 gadi. Jā. Pag mums ir toro, es izlikšu pa īstam. Bet mēs jau tuvojamies izskaņai. Varbūt ir kaut kas tāds, ko mūsu, mans, piemēram, tiesas nesaprot, es neko nesaprotu no šī prāts nav pajautājis, kas būtu svarīgi, varbūt šajā visā kontekstā vispār parunāt un izdomāt. Priekš, kam man to vajag? Es vairāk cilvēkiem tiekot, saku, vai tu esi tiesas ceļā vai pie notāra, apriekš, kam man to vajag. Līdzīgi kā arī heteroseksuāli cilvēki saka, apriekš, kam man tās laulības, tāpat dzīvot labi kopā. Bet man liekas, pirmkārt, ka tas ir arī svarīgs parādīt, ka kopienai to vajag. Ja mēs prasīsim laulību vienlīdzību, tad teiks, bet, draugi, jūs te tur kaut kādas 100 cilvēki salasījušies pie partneriem, jūs te pie partneriem, jūs arī pie laulību vēl prasat. Varbūt nevajag jums patiesībā. Jūs jau to neizmantot, ka tu vēl saka, viena konfekta ir to nēdat, bet otru gribi. Ja? Tas ir pirmais, un otrais nepadomā par praktiskām dzīves situācijām, pirmkārt par to pašu veselības aprūpi un ārstniecību, tas līdz brīdim, kamēr ir pa vēlu un viss nokavāts. Un nodokļu jautājumu tāpat, kopdzīve finansiālā puse, līdz brīdim, kamēr tev prasā, kas tie par ienākumiem tev kontā ir no tā otra, kas tā otrā persona tev tāda vispār ir. Un tam līdzīgi. Tā kā ir jāpadomā par praktiskām lietām, tā skaitā par bērniem, piemēram, arī, un vienā brīdī cilvēkam kādam kaut kas notiek vai īslaicīgi vai pastāvīgi, un kas tu esi tāds tam otram cilvēkam? Kur tev kāds papīrs? Kā teica Mirtana, atceries tajā limuzīna Jānis krāsā, tagad jau svarīgākais ir tie papīri. Jā. Un papīri ir svarīgi. Ir svarīgi. Un parasti par viņiem, un šeit atcerās, ka partnerība ir vienmēr jākombinē ar vēl citiem papīriem. Testamentu vai mantojuma līgumu, padomājam, vai ir vecāki vai ir bērni, vecāki, kurus mēs mīlam, vai vecāki, kurus mūs nemīl, kuri mūs nemīl, vai ir kādi, kas ir pat naidīgi varbūt, vai pat ir, problemātiskās, tā teikt, ģimenes ar melnajām avīm, ar izšķērdīgi dzīvojošiem un tam līdzīgi, narkotikas atkarīgs. Tas arī ir fakts, ko domāt pie atstumšanas no mantojuma. Un skatāmies arī par saucamo nākotnes pilnvarojumu. Piemēram, ja persona, es te ļoti sadzīvīgi teikšu, kļūst par dārziņu, ja tā var teikt, kādas avārijas vai negadījuma rezultātā persona nespēja pieņemt lēmumus, tad partnerība nenozīmē automātiski, ka persona varēs pieņemt lēmumus par šo otru personu. Tad kombinējām, tad man testaments, kas kombinējās ar partnerību, kombinējās nākotnes pilnvarojums, tātad līdz nonāk labākos medību laukos, un var paskatīties arī kādi vēl ir īpašumtiesiski aspekti, piemēram, ja kopā vēlas pirkt dzīvokli vai māju, varbūt, ka var to darīt arī kopīpašumu daļās. Tā kā ir vairākas lietas, kas ar partnerību piekombinējot ar citiem papildu instrumentiem, viņu var padarīt vēl stiprāku un daudz laulībai līdzīgāku tiesisko seku ziņā. Tāpēc ir tā kā menu bāze. Kapsulas garderoba. Un tad ir menu papildus. Un ja tās lietas kombinē,
tad var panākt daudz papildus stingrāko risinājumu nekā tikai plika partnerība, kura man jau nepatīk, man jau vajag kaut ko vairāk. Ja? Un tas ir tas, ko var darīt šobrīd. Šobrīd, jā. Okay. Un tas nemaksā nekādu fantastisku naudu. Vienkārši ir jāpadomā, ka to var izdarīt. Kad ir iespējas, kā risināt jautājumus. Jā, ļoti labi. Bet man jautājums tāds, es nezinu, varbūt stulbs jautājums. Ja es esmu, piemēram, partnerībā un vairs negribu, tad izstājos no partnerības? Kurš man to jautās? Jā. Jo es tad pēkšņi sāku, man pašam sākās aizmirsties, kā tur īsti bija līdz galam. Es zinu, ka arī pašu tekstu rakstīt, es neatceries. Bet šitas tur principā tā, ka tur mums ir 2 veidu partnerības. Tās, kas ir uz tiesas lēmumu pamatu, tur uz tiesu jāiet, tur tā nevar vienkārši. Jā. Tur, kur ir partnerība notāra slēgta, tur laulība viņa izbeidz vai nāve, protams. Bet gadījumā, ja ir partnerība tādam vienojoties, cik es ceru, ka es nekļūdos šeit, vienojoties vai tad tiesā. Ok, jā. Ir jau kāds izstājies? Vispār, cik es zinu, ka jā. Jā? Cik esmu dzirdējis, ka jā, bet es tā nevaru pateikt šobrīd precīzi, bet es zinu, ka bija kolēģi, juristi, kas strādā, kas darbojas ar lietām, man informēja, ka es dzirdēju sarunas, ka noteikti, bet es nezinu nevienu tiesisko, kā tas tika tiesiski noformēts un pie kā un kur. Bet principā mums arī bija gadījums, ka es zinu, ka bija, kas arī atteica partnerību reģistrēt kāds no notāriem, es neiešu detaļās sīkāk. Pēc tam papētot, varēja saprast, kāpēc. Ir pārliecība. Notārs to nedrīkst darīt. Bet nedrīkst to darīt. Bet tur bija dalība organizācijās, kuru vērtības nesaskan ar partnerības ideoloģisko nokrāsu, ja tā var teikt. Varavīgs nokrāsu. Bet es nezinu, kā tas jautājums tika atrisināts, bet es saprotu, ka tika nopietni risināts, jo tā tomēr ir personīgais viedoklis. Un formālā darbība ir formāla darbība. Jo es, piemēram, ja es būtu notārs, nevarētu pateikt, ka es, ziniet, man tā kā mantojumu netaisīšu, man liekas, ka šitie tā kā pa bagātu cilvēki. Jā. Jā. Tagad es stājos laulībā ar savu vīru, man neviens neprasīja, cik ļoti nopietni mūsu nodomi. Mēs vienkārši parakstījām dokumentus, neieslēdz visus, nezinu. Arī šeit īsti neviens nodomus neprasa, bet ja notārs ar to neprasīs, visticamāk, Bet jā, ir arī tādi gadījumi, bet tas tāds izņēmuma gadījums pašā sākuma posmā. Es saprotu, ka tagad neko tādu nav dzirdēts. Bet, ko es vēlreiz padomāju par savu tiesisko aizsardzību, tā nebaltām dienām viss vienmēr noderēs. Gan kā 72 stundu soma, gan arī tas, vai mēs esam nopakojušies, ja tā var teikt, lietošo vārdu tiesiski. Ārstniecības iestādē, pret valsts ieņem dienestu, gadījumos, kad mums ir mantošanas situācija, kad kāds atrodas uz slimības gultas un nav pats pieņemts gatavs lēmumus, vai arī attiecībā uz nekustamo īpašumu, vai arī uz bērnu, vai es varēšu paskaidrot, kas esmu šim bērnam. Bērns viņu sauc par mammu vai tēti, bet ja nav bioloģisko papīru, ja tā var teikt, tad jādams kāda citi papīri ir, lai to norādītu. Citā valstī vai kādā, kad iestāde to pajautā. Jā. Vai pēkšņi policija tā lidostā kāds ko pajautā, robežsardze, vai mājās ir kaut kāda kratīšana, ugunsgrēks, vēl kaut kas, kas gadās dzīvē. Kas jūs tāds esat? Jā, vai ne? Jūs esat piedzīvotājs. Piegulētājs un piedzīvotājs. Jā, vienā kratīšanā vienam manam klientam, ne manam klientam, bet, bišķi neiešu detaļās par ko kratīja, bet tur policisti bija pajautājuši, ka jūs neesat precējušies 2 puišiem? Nevar jau, es nezināju. Okay. Tā kā kādreiz pat arī policija domā, kā vēl nevar to darīt? Bet gadījumā, ja kādam ir kaut kādi jautājumi un ir pāris, kas grib slēgt to partnerību, bet ir daudz jautājumu, kur griezties? Vai pie juristiem, advokātiem, zvērinātiem? Kolēģi, kuri, es jau griezties mozaīkā, mēs tālāk mozaīkā norīkos, ir vairāki juristi, man ļoti suprīgi kolēģi, kuri strādā ar šīm lietām. Tālāk jau atradīsim, kur pie kā, pārmaksu, bezmaksas, atkarībā, ko vajag. Un, ja tur vajag dārgus īpašumus dalīt, un tur laikam varbūt ka varētu arī kaut ko samaksāt, bet tur, kur cilvēkiem vajadzēja kaut kāda
tiešām reāla palīdzība, ko tās lielās nepatikšanās, varbūt arī tā samaksa nebūtu vajadzīga. Tā kā tur jau tas skatāmies, kas pa lietām un ko varam palīdzēt. Var arī vienkārši saprast, jo reizēm, ja godīgi, pat elementāras lietas, kaut kādas anketas aizpildīt vai vēl kaut ko izdarīt, reizēm šķiet ļoti sarežģīti un angliski labs vārds overwhelming. Interešu konfliktu nodeklarēt, kas ir manai, pirms arī tur varbūt gadījumi, kad iepirkumā piedalās partnera uzņēmums vai, piemēram, valsts noslēpuma anketu aizpildot pie valsts noslēpuma norādīt, kas ir šī otrā persona. Okay. Paga, ko? Ja manam partnerim ir pieeja valsts noslēpuma, tad tas arī drīkst iet, tad otrs arī drīkst iet? Nē. Tad viņam vienkārši parasti tajās anketās būs jānorāda tas partneris, lai arī drošības iestādes var izvērtēt, kādas ir intereses. Varbūt tu esi spiedze. Varbūt. Tikai slēpies, un tam partnerim nevajadzētu pielāt valsts noslēpumu. Tas tik būtu forši. Tas tik būtu jautri. Būtu spiegam. Varbūt. Jā, cietumā. Tas nav jautri. Es nezinu, es neesmu bijis. Labi, es esmu, bet kā cietumā vai spiedzi? Es esmu bijis cietumā, bet nesēdējis. Vairāk projektā. Ļoti pareizi piebildi. Jā. Tieši tā. Jā, ļoti labi, ka tu pateici tiešām, ka tas ir obligāti jādara. Pirmkārt, tāpēc, ka tas parādās statistikā un ka mēs varam, un ka tiešām tagad tiks prasīt, ka mēs runāsim laulību, lai nav tā, ka hei, bet jūs taču tāpatās neviens nepreceties un neko nedarat. Un tā. Bet tajā pašā laikā, ja mums būtu vēl vairāk laika, tad man ir tāds, ja es esmu savas valsts pilsoni, man vajadzētu būt iespēja. Es tev pilnīgi absolūti piekrītu. Es pilnīgi absolūti. Tā ir cita saruna. Jā, tā ir, jā. Svarīgākais vienmēr ir, ka reģistrēties precēties, kādu to izdarīt. Jā, vajag kādu, ko izdarīt. Tieši tā. Un tagad es samaisu uz izskaņā tāro kartes un pateikšu, es nezinu, es nemāku, nekad neesmu turējis rokās tāro kartes, pateikšu, kad mums būs laulība. Tā. Es nezinu, kā arī jādara. Mums vai vispār? Nē, mums. Bišku jāpastrādā. Tā, man izkrita kaut kāda zvaigzne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zvaigznes. Šis cilvēks kaļ 7. zvaigzni. Tāds 7 gadi. Tad 7. gadā tiks iekalts tas uz mūžu. Es tā tulkoju to, bet re, kur vienu viņš ir izkalts. Cerēsim, kā ātrāk. Tieši tā. Tieši tā. Paldies tev, Edgar. Paldies. Šī visa klausīšanos, ceru, ka nesajauc šausmīgi galvu. Nē, ļoti ar reizēm. Jā, man šķiet, ka ļoti svarīgi, man personīgi, kā cilvēkam parastiem, varbūt arī kādam citam, kad saka tiesa un visādas tādas lietas, ka paliek bēlu un negribās vairāk neko darīt, un tad, kad saka sarežģītus terminus, tad uzreiz nolaižas rokas, bet ka pirmkārt, ka mēs zinām, ka var griezties mozīkā, ka viss īstenībā ir daudz ka varbūt tieši sistēmai arī var uzticēties. Jā, nav bailīgi. Man šķiet, ir svarīgi uzticēties, kā, ja mums tāda ir, tad... Un es teiktu, bez tiesas sistēmas mēs nekur vispār nebūtu tikuši, ja tā godīgi. Tāpēc teicu, bet valstis ir dažādas, pieredzes ir dažādas, tā ka, bet tu dod to iespēju. Mēs par mūsu sistēmu runājam, tāpēc es teicu, ka mums ir jāpasaka, pirmkārt, liels paldies tiesnešiem, kuri gan spēja uzdot pareizos jautājumus viens otram un arī sniegt atbildes citiem. Jā. Tas skatā politiķiem. Un es teiktu šo slaveno frāzi, vai ne? Kas ir tieši arī tā. Tiesneses frāze. Jā. Jo šī ir tiesneses frāze kādā raidījumā. Jebšu tie, kas mūs klausās, mātei Latvijai, visi bērni ir mīļi. Tieši tā. Un es teiktu, ka Sanita Osipovas frāze šajā raidījumā arī ir, iegūs citu skanējumu pavisam. Tiesneši un advokāti ir labi cilvēki. Jā, un tagad man ir miljons doma par to, kā es gribētu turpināt šo sarunu, bet to jau droši vien citreiz. Jā. Paldies tev liels, ka tu tiešām atnāci. Un es ceru, ka bija noderīgi arī, noteikti būs noderīgi arī tiem, kas mums klausījās. Un tad jau kaut kā es arī... Tiekamies tiesā. Preceties, balsojiet un varbūt tiekamies tiesā. Jā. Un, protams, kā vienmēr, paldies Sabiedrības integrācijas fondam, ar kuru atbalsta ir tapis šis podcasts. Labi. Čau! Paldies! Čau! Paldies. Atā.